Kas ir dobele Zemgales vainagā? Košs ceriņu krūms pavasarī, pilni apcirkņu graudu rudenī, industriāla dūmu vērpete debesīs katru darba dienu un amatnieku prasmes cauri gadsimtiem, arī vēstures elpa pils mūros un muzeja krājumos. Mēs lepojamies, atkal atgādinu šo vārdu, jo mums ir tā, kā es saku, mums ir būdiņa, jo muzejs atrodas padomju laikos celtā poliklīnikas ēkā, bet mūsu būdiņa ir filiāle pils, kur vēl mēs Latvijā vai tuvākajā apkaimē atradīsim tādu vietu. Un, jā, mēs mācāmies sadzīvot, mēs šeit savā būdiņā, jeb šajā pielāgotajā poliklīnikas telpā, es teikšu tā, ka mēs veidojam nelielu kultūras šoku. Jo cilvēks, piebraucot pie mūsu ēkas, vizuāli redz asociācijas ar poliklīniku, bet ienākot šeit iekšā, viņš atver šīs durvis, kur viņš nokļūst citā pasaulē, un tas ir muzejs. Un tad, ja viņš aiziet prom, es nezināju, ka te ir muzejs un ka tas tā var būt. Tā esam pie brīnišķīgās ēkas, mūsu būdiņas. Mums tas mērķis ir tā, lai iziet tas apmeklētājs un teikt, jā, muzejs tas ir aizraujošs, muzejs tas ir interesanti. Tās ir vairākas tādas metodas. Viens no tiem ir pasākumi, ko mēs organizējam dažādiem vecuma posmiem, bet mums ir arī daudz radošās darbnīcas un muzeja pedagoģiskās programmas, kur atnāk skolēni, iepazīst vai no ekspozīciju vai iepazīst jaunāko izstādi, aktīvi darbojās. Viņš aiziet mājās, viņš stāsta mammai un tētim, vau, te bija interesanti. Atnāc un izpētam kopā, jo es nepaspēju, jo stundu laiks ir ierobežots. 40 minūtēs vai mazliet ilgākā laikā tu nevari visu izpētīt. Un tad mums ir tā makšķere, ir kaut kas viens, uz ko to atnāc, bet ir daudz, kas bez tam atgriežās un grib izpētīt tā kārtīgāk. Un tad viņi ņem līdzi savējos pieaugušos. Koncepts ir tāds patiesībā atraktīvs, lai šī izstāde reizē kalpot arī kā muzeja pedagoģiska nodarbība, lai vietējais mazais dobelnieks kopā ar klasi vai grupiņu atnākot varētu šeit sajusties, ka hei, man te ir interesanti, es te varu kaut ko pagriezt, es te varu paspēlēties, es te varu uzlikt makaronu krēles ap kaklu, salikt magnētiņus vai vēl kaut ko tam līdzīgu. Un tad, kad viņš aiziet prom, lai viņš ir lepns par savu pilsētu, lepns par to, ka, hei, pie mums viss notiek. Pie mums notiek dažādas muzeja pedagoģiskās programmas. Mums ir pilī izstrādātas savas, kurās tiek runāts arī par senajiem amatiem un amatu prasmēm, par iedzīvotājiem, kas ir dzīvojuši pilī, bet savukārt šajā ēkā šobrīd mēs esam uzsākuši arī ļoti interesantu programmu, principā arī ar tādu domu, kas tad ir muzeja vēderā, ko viņš slēp, kad bērns atnāk, un viņam arī tiek runāts principā par to, kāpēc tad mēs muzejos neļaujam ņemt rokās priekšmetus, kāpēc nedrīkst degunu piebāzt pie gleznas. Bērni ir kustīgi, viņi grib paskatīties, un tad tev jāskaidro bērnam, vai tu drīksti būt tas dusmīgais apmeklētājs, kurš sakrusto rokas, jo tu nedrīkst neko bakstīt, bet man gribās pieskarties. Bet kāpēc es nedrīkstu aiztikt? Un tad mēs arī esam uzsākuši šo izglītošanas procesu, kas sākās principā ar sākuma skolas bērniem. Stāstīt tīri fiziski, pačamdam spoguli, mēs redzam, ka uz spoguļa paliek mūsu pirkstu nospiedumi. Tāpat tie paliek arī uz jebkuru priekšmetu. Tāpēc mēs muzejos valkam baltos cimdiņus, ja mēs saprotam, ka tas priekšmets ir vērtīgs. Tāpēc mēs ar bērniem runājam par to, kas tas ir par priekšmetu, kas nonāk muzejā. Jo parasti bērniem liekas, tam jābūt vecam, citiem ir tāds sajūta, jā, jūs jau laikam dinozauru redzējāt no dinozauru laika, bet, piemēram, šās dienas avīze, kas iznāk mūsu novadā, vai tas arī ir muzeja krājuma cienīgs priekšmets? Un kāpēc, ja jā? Ja šī izstāde šobrīd dzīvo šeit, tad mūsu muzeja pedagogs izveido paralēlu muzeja pedagoģisko nodarbību, kas piesaistīs bērnus, un viņiem aptuveni tajā pašā tematikā būs kaut kāda nodarbe. Piemēram, mums tūlīt saistībā ar šo izstādi tiks piedāvāts mazajiem apmeklētājiem
izgudrot pašiem savus produktus. Tur īpaši smaržojošas sveces vai interesantas krāsas makarons vai vēl kaut ko. Tā kā izveidot, būt pašam šī produkta inovātoram. Tas nozīmē, ka izstāde iet kopā ar nodarbību, ar piedāvājumu mazajiem cilvēkiem. Ja mums vēlāk nāk iekšā izstāde, kas ir, piemēram, par Hildu Vīgu, tad mums tur ir paredzēts krāsojamās grāmatas. Tas ir kaut kāda veida nodarbība, kas ir saistīta atkal ar mākslu. Tas pats mums notiek arī pilī. Pilī nav šī statiskā darbība, ka tu atnāc, apskaties ekspozīciju un viss. Mums ir brīnišķīgas muzeja pedagoģiskas nodarbības arī tur. Tieši starp citu saistībā arī ar amatniecību. Mēs esam tā diezgan labi sadalījuši to, ka mums Dobelē ir amatu māja, kurā ir šī praktiskā nodarbība, kas ir mūsdienās vēl dzīva tradīcija. Un pilī mums ir runa par kaut ko tādu, kas varbūt vairs nav aktuāls. Bet mēs izglītojam. Mēs mazajiem apmeklētājiem mācam, ka hei, šis nav vienkārši jocīgi saliekts nazītis, tas ir karotes grebimais. Mēs sekojam līdzi, kas tad ir tas, kas to bērnu varētu ieinteresēt. Piemēram, mūsdienās ir ļoti izplatītas šīs izlaušanās spēles. Tāpēc arī mēs pilī esam izveidojuši izlaušanās spēli, kas piesaista šo jauno apmeklētāju. Es domāju, ka, ja tu to pietiekami interesanti pasniedz, ka hei, tu varēsi iet pa viduslaiku pilī un meklēt kaut kādus artefaktus, tad no tās planšetes izlīdīs laukā. Jā, Dobeles muzejam ir sava pils. Tas skan lepni un ir par ko lepoties. Tradicionāli vēsturiskais, talantīgi savīts ar vismodernākajām tehnoloģijām šodienas izpildījumā. Te strādājuši arheologi, restaurātori, arhitekti, celtnieki, inženieri un mākslinieki, lai pils atjaunošanas projektu īstenotu un vēl viena pērle iemirdzētos Zemgales vainagā. Tomēr, cik garš ceļš ejams no amatnieka Zemgaļu pilskalnā līdz modernai industrijai šodienas kontekstā? Kā apvienot tradicionālās prasmes ar modernā laikmeta izaicinājumiem? Kā piesaistīt un noturēt zinošus un entuziasmu pilnus cilvēkus, kas spētu nodrošināt kultūras mantojumu, savdabības saglabāšanu, popularizēšanu un pārnest digitālajā vidē? Tikpat svarīgi ir tradicionālo zināšanu un amata prasmu dokumentēšana, izpēte, praktizēšana un nodošana nākamajām paaudzēm. Dobeles muzeja profesionāļiem atbilde ir paveiktā kvalitāte. Muzejam ir ļoti lieli plāni. Ilgus gadus līdz šim mēs strādājam pie tā, lai mums atzimtu Dobelē pils. Tā būtu mūsu gaismas pils, bet tas viens virziens ir, ka šī pils ir jāturpina attīstīt tālāk. Un tur ir vēl arī idejas, tās būs arī ekspozīcija pabeigt līdz galam un daudzveidīgas izstādes un pasākumi un lieli pasākumi, kā arī rūpēties par pils saglabāšanu. Tas ir viens tas lielais virziens. Un otrs, lai mazinātu šo būdiņas un pils to ļoti lielo kontrastu, mūsu nākotnes mērķis noteikti ir iegūt vēl telpu, jo lielākoties mums muzeja asociējās ar citu veidu ēkām, kurā apmeklētājs ieiet un kaut ko izzina.
Un šobrīd mums ir tādas cerības, ka mēs iegūsim, es teikšu, papildus telpas, kur mums būtu jauna ekspozīcija, bet esošo šo telpu pārveidot par atklāto krājumu, kas arī ir kļuvis tāds moderns un cilvēkiem patīk redzēt, kas tam lācītim ir vēderā. Jo, ja mēs atnākam uz muzeju, mēs ļoti mazu daļu redzam, kas ir izlikta izstādēs un ekspozīcijās, bet krājums ir tas, kurā glabājās daudzas lietas. Un tad parasti liekas, ja ekspozīcijā ir izliktas, nezinu, tikai viens priekšmets, bet patiesībā krājumā varbūt ir vairāk. Un tad gribas redzēt, sajust to daudzumu. Arī, piemēram, tie paši milzīgie pasākumi, kas ir muzeja naktis. Un tagad pēc ilgāka pārtraukuma, pēc šiem 2 Covid gadiem, viņi notika. Un te atkal bija tas kaut kāds paradoks, ko mēs muzejnieki arī piedzīvojam. Jā, jo mums pils filiāli ir atvērta tikai gadu. Viņa atvērās pagājušā gada augustā. Un mēs domājam, ka tas lielākais pieplūdums būs pilī, jo tas ir jauns objekts. Un ka visi ies tur. Protams, visi gāja tur, bet daļa no tā atnāca uz šejieni. Un tas bija tāds pozitīvs lādiņš, ka tu redzi, ka cilvēki tajā muzeja naktī staigā, ka viņi bija sailgojušies, bet tā kā ir tā lielā burzma, ko parasti piedzīvo muzeja naktīs, tie cilvēki teica, jā, mēs vēlāk atnāksim, lai kārtīgāk izpētītu. Jo tad tu netiec klāt pie ekspozīcijas, apskatīt, un bija tā atgriezeniskā saitne, kad nāca un skatījās mūs. Protams, muzejos ir jādigitalizē priekšmeti, ir jādomā, es domāju, primāri tās ir fotogrāfijas, kas mums, piemēram, arī Dobeles muzejam ir ļoti aktuāls, jo tas ir tas, kas patīk mūsu vietējai sabiedrībai. Tad ir visi dokumenti, kaut kādas, principā dokumenti rakstītie avoti. Tas atvieglo turpmāk arī kādiem interesantiem pētīt kādas noteiktas jomas. Un tā kā muzejos tiek veidēts šie Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogs, tur var redzēt to neredzamo aizberga daļu, bet tas ir liels apjomīgs darbs, tas atvieglo šiem pētniekiem varbūt darbu, bet no otras puses vienalga ir situācijas, ka tu gribi atnākt uz muzeju un paskatīties klātienē. Tu vari izpētīt, kas ir šeit, muzejā, bet ir situācijas, ka tu gribi atnākt un vēl pieskarties. Lai tev atnes fiziski un noliek priekšā to priekšmetu un apskatīt klātienē. Jo, ja mēs digitalizējam, lielos priekšmetus, kas ir vienkārši tikai nofotografēti, mēs viņu varam apskatīt, bet mēs varbūt nevaram sajust to stāstu, ko viņš pauž, kaut kādas nianses. Es nezinu, kādam varbūt interesē, ka tas ir skapis, bet citam varbūt interesē zīmējums uz skapi. Cits varbūt interesēs par naglām, kā tas skapis ir salikts kopā. Kas ir svarīgi arī muzejā, tas ir tas stāsts, komunikācija arī ar to cilvēku, kas to ir veidojis, un viņš zina. Ja mēs atnākam paskatāmies vienkārši uz vitrīnu, es redzu saktu. Labi, tur ir kaut kāds apraksts. Ja es gribu, es lasu, gribu nelasu to aprakstu. Bet ja man atnāk muzeja pedagogs vai ekskursija gids, un viņš pasaka to, kas tur nav uzrakstīts. Jā, tā sakta ir, piemēram, Dobeles novada Ģerbonī ielikt, tāpēc tas ir svarīgi. Jo es pati strādāju muzejā, bet man piemīt arī tāda nelaba prakse, ka man nepatīk lasīt anotācijas. Es ieju un es gribu sajust telpu. Un ja es citreiz varbūt varu paskriet kaut kam garām, bet tad man kāds atnāk un pasaka, jums ir tāds priekšmets, bet tev vajag pastīties uz to priekšmetu, vai jūs pamanījāt. Un tad es saprotu, man interesē stāsti, ko glabā muzejs, ka tas nav tikai, ka es izlieku priekšmetu. Un tāpēc man par mūsu saimniecību runājot, es zinu, kas ir izlikts ekspozīcijā, un es zinu, kas vēl gaida to gaismu, kad viņš tiks izcelts laukā, ka tur ir vēl vērtības un bagātības. Bet tam priekšmetam, diemžēl, vēl ir jāpagaida tā savu zvaigžņu stunda, kad par viņu runās un izcels saulītē. Noteikti, ko mēs gribam parādīt, ko mēs ļoti daudz glabājam. Mēs gribam parādīt arī mākslinieces Hildas Vīkas darbus un runāt par viņu kā par personību. Jo man šķiet, ka viņa ir nedaudz nepelnīti ir aizmirsta, un mūsu muzejs mērķtiecīgi vāc ar viņu saistītus priekšmetus, iepērk gleznas, restaurē, mums arī pateicoties viņas mantiniekiem tiek dāvināts, un tas nākotnes redzējums ir izcelt tajā gaismā Hildu Vīku un rādīt tieši viņas personību un viņas devumu, jo viņa ir bija ne tikai gleznotāja, viņa bija arī
rakstniece. Un lai dobelnieki arī lepotos ar viņu, jo viņas dzīve ir cieši saistīta ar dobeli. Dobele sākās jau ļoti sen, bet dobeles rūpniecība, varētu teikt, tāpat kā visur, sākas ar amatniecību. Amatniecībā tā kā kaut kāda attīstība notiek, tiek veidoti jau uzņēmumi. Un šeit mēs šajā izstādē esam arī parādījuši to, kā no amatniekiem ir aizgājuši līdz lieliem uzņēmumiem un kā veidojas tas, ka mēs, kas ir salīdzinoši maza pilsētiņa, esam kļuvuši par vienu no industriālākajām Latvijas mazpilsētām. Kā rūpniecība ir ietekmējusi pilsētu, jāsaka tā, ka salīdzinot ar citām pilsētām, arī šāda izmēra pilsētām, mēs esam tieši industriāla pilsēta, mums atkal ir citas lietas, kas varbūt, ja mēs salīdzinām, piemēram, Kuldīga, kas ir aptuveni tikpat liela kā Dobele, Kuldīgā ir turisms. Tas ir tas, uz ko viņi spiež. Mēs esam attīstījušies savādāk, un par to mēs arī šajā izstādē runājam. Ja mēs par pili runājam, tad, protams, ka tur ir tāpat strādājis kalējs, un principā tas pats, kas ikdienā ir cilvēkiem nepieciešams, to paši arī rada. Vēsturiski pilsēta ir jāskata kontekstā ar to, ka varbūt pat amatniecība pie mums nav tik ļoti izteikta. Mēs nevaram būt Latgale, jo pie mums ir izteikta lauksaimniecība. Mēs esam maizes klēts. Līdz ar to mēs nenodarbosimies tik daudz ar podniecību, mēs audzēsim graudus. Mēs šeit mācamies, mēs pagriežam laikratu un mums izkrīt 1929. gads. Hei, un kas tad ir noticis 29. gadā? Tas laimīgais cipars ir tas, ka Dobelē atkal rodas jauns uzņēmums, jauna rūpnīca, kaut kas atkal jauns top. Tad tā ir spēlēšanās. Ja mēs paskatāmies, tad šajā kartē kūpošie skurstenīši vēl joprojām ir vairāk. Un tas, ka kaut kas mainās un transformējas, ir pilnīgi normāli. Saulaini un skaisti nevar būt nekad, jo dažādas ietekmes ir no ārpuses. Piemēram, arī uzņēmumiem ir bijušas grūtības, loģiski pārkārtojoties no padomju laika ekonomiskās sistēmas uz mūsdienām. Bet tieši šī karte, kad atnāk tas mazais apmeklētājs un viņš paņem to jauko skurstenīti un noliek uz tās adreses, ka, hei, mums te kaut kas vēl notiek, viņš var paskaitīt. Mums skurstenīši vairāk kūp nekā ir apstājušies. Mums bija ļoti interesants stāsts. Vairākām rūpnīcām, vietējiem lielajiem uzņēmumiem, viņiem kaut kur savos arhīvos stāv vēl saglabājušās video kasetes, bet viņi nezina, kas viņās ir iekšā. Un tad mēs sazinājāmies un prasījām, hei, vai jums nav kādi brīnišķīgi materiāli? Un viņi mums iedeva šīs kasetes. Un vairākos gadījumos izrādījās, ka tur kaut kas ir tāds, ko viņi paši pat nezināja. Un ja tas bija pietiekami svarīgs, tad mēs to te iekļāvām. Tad bija ļoti interesantas Tenaksa reklāmas, piemēram, kur ir 90. gados šķaudoša māja uzzīmēta, jo, redziet, viņa nav nosiltināta ar hermetiķu Tenaks. Mums likās, ka jāatlasa kaut kas, kas no mūsdienu viedokļa liekas interesants, kas nav pārāk garš, jo neviens šeit nepavadīs daudzas stundas stāvot pie mūsu ekrāna un skatoties. Un trešais atlases kritērijs noteikti bija tas, ka šim uzņēmumam vai šim video rullītim ir jābūt saistītam arī ar Dobeles vēsturi. Ja tā ir reklāma, piemēram, Dobeles dzirnavnieka reklāma no 90. gadiem, kur viņi stāsta, kas mēs esam, kur mēs atrodamies, ja tur ir iefilmēta arī pilsēta, ja tur ir mūsu vietējie cilvēki iefilmēti, tad tas ir tas, kas arī mūsu apmeklētāji interesēs. Un līdz ar to sasaisti arī ar pilsētas vēsturi, ne tikai pašu uzņēmumu vēsturi.
Tad tas stāsts arī tāds ir, ka tu uzvelc Nibo uzšūtu audumu, drēbi mugurā, tad tu ej pa brikerā ražotu taciņu, tad tu ej mājā, kas ir nosiltināta ar tenaks paneļiem, tad tu nomazgā rokas ar spodrības ziepēm, iededz dobeles sveces un ej uzvēr makaronus. Mēs esam ļoti, ļoti pašpietiekami. Patiesībā, kamēr latvietis dzīvo viensētā, viņš ir ļoti pašpietiekams. Ja viņam vajadzēs uzbūvēt māju, viņš koku nocirtīs pats, viņam ir tās zināšanas, guļbaļķi viņš saliks kopā pats, viņam nevajag atsevišķu nama meistaru. Ja viņam vajag karot, viņš to karot izgrebs. Ja viņam vajag uzpīt grozu, viņš uzpīs. Tas viss notiek iekšējā tajā mājsaimniecības līmenī. To jau ir apskatījis Augusts Bīlenšteins, arī starp citu dobelnieks, mūsu dobeles mācītājs, kurš ļoti pētīja etnogrāfiju, kurš pētīja koka priekšmetus, piemēram. Un, tas arī visur ir pateikts, ka latvietis pats tiek ar sevi galā, un viņam nevajag vēl kādu citu amatnieku no malas, ko algot, viņš ir pats par sevi. Protams, lai labi izskatītos, pats primārais ir apģērbties, ir rūpēties par sevi, bet tad, kad tu esi apģērbies, labi paēdis, tu vari sākt domāt par skaistumu. Un viena no lietām noteikti tas labs amatnieks ir rotkaļi. Arī vitrīnās mēs redzam tos priekšmetus, kas ir saglabājušies. Zemgaliešiem noteikti patīk rotāties, ir ne tikai saktas, kas ir kā nepieciešamība, lai saturētu apģērbu kopā, ir gredzeni, ir galvas rotas, arī vīrieši mīl rotāties. Un tā ir tā amatniecība, ka tu ne tikai izgatavo to priekšmetu, kas tev ir nepieciešams, lai tu varētu eksistēt, bet tu viņai piešķir kaut ko vairāk. Tu tai pašai rotas lietai vai ikdienišķai lietai pieliec kādu ornamentu, kādu rakstu. Viņš it kā ir praktisks, bet kļūst par greznumu lietu. Un es domāju, ka tā saikne starp to seno un mūsdienām ir tas, ka arī mūsdienās ir daudz, kas kļūst populārs. Mēs skatāmies uz senajām latviešu rakstu zīmēm, izmantojam savos mūsdienu modernajos apģērbos. Mēs arī gribam sev tagad saktas. Mēs arī nedaudz transformējam. Ja kāds ornaments kādreiz bijis, nezinu, kāds piekariņš meitenei važiņu rotā, tad to mēs varam mūsdienās pārtaisīt par auskariem. Tas ir interesanti pavērot mūsdienu jaunatni. Ir jāskatās to, ka ļoti bieži atnākot neinteresēs vitrīnas saturs, interesēs, kur uztaisīt interesantu bildi. Bet arī tas mums ir svarīgi. Mums ir svarīgi, lai tā bilde pie mums ir tapusi, lai tas aizietu tālāk. Tāpēc, piemēram, par šo izstādi runājot, mums ir ļoti daudz bildes tapušas, kur šie makaronu krēles tiek vītas ap kakliem un cilvēki taisa selfijas. Savukārt, aizejot uz pili, tur mums ir interesantas lampas, kuras ļoti daudzi interpretē kā nimbus, un arī tur top savu veidu tādas fotosesijas. Tā kā mūsdienu muzejam ir jādomā arī par šo te Instagram paudzi. Mēs esam tie klusie, bet mēs lepojamies. Varbūt mēs tā skaļi nesitam ar dūrēm pie krūtīm, jā, ka mums ir tās tradīcijas. Bet, atskatoties uz zemgaļiem, zemgaļi bija tie, kas palika, tieši dobeles zemgaļi bija tie, kas palika neiekaroti. Viņi paši pieņēma šo smago lēmumu, pamest šo vietu un doties tālāk, transformēties citā veidā, ja to tā var teikt, un cīnīties.
Un tas kaut kā varbūt ir nodots mums, ka mēs arī pielāgojamies. Man kā zemgalietē pašai gribētu teikt, ka Zemgale ir saglabājusi to, ka mēs esam lepni, arī radoši, jo ir daudz lietas, kas ir mantotas kā tradīcija no mūsu senčiem. Un atskatoties vēsturē atpakaļ jau uz pirmiem iedzīvotājiem šeit Dobeles apkaimē, kā viņi ir cīnījušies ar vietējo dabu, ar laiku un vēlāk ar krustnešiem, tad viņi bija lepni, par sevi mācēja pastāvēt, un gan radoši. Droši vien tur ir jāveic kaut kāds pētījums, bet es zinu, ka saule un saulainums ļoti ietekmē cilvēku pašsajūtu. Un Dobele tas ir saskaitīts un pierādīts, ka saulainākā vieta Latvijā, nevelti šeit, piemēram, Pēters Upītis izveidoja savu slaveno ceriņdārzu. Viņam vajadzēja sauli. Tas nozīmē, ka ja mums te ir daudz saule un mēs esam pašpietiekami, tad droši vien, ka mēs arī esam diezgan laimīgi. Vienā nelielā muzeja filmā nevar par visu, kas Dobeles kultūras vērtības saglabāšanas laukā tiek darīts, izstāstīt un parādīt. Tādēļ, ja ir interesi pašiem roku izmēģināt un senās amatnieku prasmes apgūt, var doties uz amatu mājas nodarbībām vai vienkārši kopā ar ģimeni kādu stundu muzejā padzīvot, lai izjustu un saprastu, cik bagātīgs un unikāls kultūras mantojums mums pieder.